man ir divas dakteres, ginekoloģa doktora Olga Plisko, sveicināti, labdien, un ginekoloģa Laura Rācene, sveicināti, labdien. Kas tad ir dzemdes kakla priekšvēža slimība? Nu tā, tad jūs jau dzirdējāt gan vakar, gan arī šodienas uzsākot šo tiešraidi, ka ir cilvēku papiloma vīruss. Tas ir tas vīrus, kuram ir spējis izraisīt dzemdes kakla vēzi. Bet dzemdes kakla vēzis ir unikāls. Pirms attīstas tieši vēža izmaiņas, tad ir tās labdabīgas, es gribu uzsvert, tās ir labdabīgas, tā saucamās pirmsvēža izmaiņas. Tātad vīrus nonākot mūsu organismā, ja mūsu organisma imunitāte ar šo vīrusu tikt galā nespēja, 80% gadījumā viņi spēja, bet paliek tie 20%, kad vīrus šūnās uzkavējās, šūnas sāk mainīties. Ja, un tad šīs sākotnējās izmaiņas, labdabīgas izmaiņas sauc par pirmsvēža izmaiņām. Tās ir vairākās stadijās un vairākās smaguma pakāpēs. Ir vieglas, tad ir vidēji smagas un smagas pirmsvēža izmaiņas, un pēc tam tikai attīstas vēzis. Šis pirmsvēža izmaiņu periods ir ļoti ilgs. Tas ilgst vidēji 10-15 gadi. Ja? Tad no vīrusa līdz vēzim paiet vidēji 10-15 gadi. Tas ir tas mūsu periods, kad mēs šīs pirmsvēža saslimšanas varam atrast. Vēl kādreiz, ja mēs runājam par šīm pirmsvēža izmaiņām, un kā viņas citādi sauc, jo pacienti bieži vien lasa paši savu analīžu rezultātu, viņas ir šie 3 maģiskie burti CIN. Jā, ir dzirdēti šie maģiskie burti. Jā, tad šie 1, 2, 3 atbilst šim tātad smaguma stadijām. 1 ir viegls, 2 vidēji smags un 3 ir smags. Un 3, un tad jau seko tas, un no 3 līdz tam, ka tas jau ir reāls vēzis. 3 vēl nav vēzis. Jā, bet no 3 līdz tam, ka tas jau kļūst par reālu vēzi, cik laiks arī tie ir daudzi gadi? Nu, to tā grūtāk pateikt. Tur tas gadu periods, protams, varētu būt mazāks, bet risks, ka no CIN 3 attīstas vēzis 2 gadu laikā apmēram vidēji pēc pētījuma, pēdējiem pētījumiem ir apmēram 2%. Un tas ir patiesībā ļoti daudz, tāpēc CIN 3 mēs tomēr vienmēr iesakam ārstēt, un par to mēs droši vien tālāk arī runāsim. Varbūt jūs varat pastāstīt, kā notiek tā ārstēšana, ja cilvēkam ir CIN 3, un vispār, varbūt atkāpsimies mazliet atpakaļ. Jā, atkāpsimies atpakaļ. Kā izpaužas šīs izmaiņas? Vai cilvēks to jūt? Jūs sakat, izmaiņas šūnas sāk mainīties, ja? Vai sieviete to jūt pati? Absolūti, nē. Ir kaut kādi simptomi, piemēram, kad jau ir tas CIN 3, ir kaut kādi simptomi, kas parādās? Būtībā tās tik tiešām ir šūnu izmaiņas, un šūnu izmaiņas mēs nevaram just. Tāpēc tajā brīdī, kad mums ir veikts šis skrīnings un atkarībā no vecuma, vai mēs esam noteikuši šo te augsta riska cilvēku papilomas vīrusa klātbūtni, vai ir izmaiņas jau šajās te atsevišķās šūnās, ko mēs ņēmam citoloģijas analīzē, tas nākamais solis, līdz mēs diagnosticējam un apstiprinam pirmsvēža izmaiņas, ir šī kolposkopija. Tāpēc kolposkopija pati par sevi ir izmeklējums, ko mēs veicam salīdzinoši ātri. Tās ir 10-15 minūtes. Tas izpaužās, kā krēsls ir tieši tāds pats kā parastajā ginekoloģiskajā apskatē. Varbūt ir nedaudz lielāks šis spogulis, kas tiek ievietots sievietē makstī, bet dzemdes kaklu mēs apskatām palielinājumā. Un šo te palielinājumu mēs saucam par kolposkopu. Un makstī netiek ievietots šis pats kolposkops. Viņš ir nedaudz attālāk no sievietes. Makstī tiek ievietots šis spogulis. Un apstrādājot dzemdes kaklu ar šķīdumiem, mēs izmantojam metiķskābes šķīdumu, mēs izmantojam jodu šķīdumu, mēs skatāmies, kā šūnas, kā dzemdes kakla audi reaģē. Ir konkrēts pazīmes, kas mums liecina, ka jā, šeit šūnas ir izmainītas, šīs šūnas nav veselas šūnas, un tad mēs ņemam biopsijas. Biopsijas ir ļoti neliela audu paraugi, un tikai kā biopsijas materiāls mums var pateikt, jā, šeit ir priekšvēža izmaiņas labdabīgās, vai tas ir CIN 1, CIN 2, CIN 3. Un tikai tad, kad ir bijusi šī kolposkopija, apstiprināšana, un tikai tad mēs varam runāt arī par pašu ārstēšanu, ja tā ir nepieciešama tālāk.
Paldies! Es atgādinu skatītājiem, ka jums ir iespēja sūtīt anonīmi jautājumus speciālistiem uz tālruņa numuru 2697 70 70 2697 70 70. Lūdzu, izmantojiet šo unikālo iespēju. Šī patiešām ir unikāla iespēja, ka jūs varat uzdot sev interesējošos jautājumus, un šeit ir divas burvīgas ginekoloģis, kas uz tiem atbildēs. Man liekas, ļoti, ļoti aktuāla tēma. Es tiešām daudz dzirdu šos te maģiskos cinu burtus, un tātad tas ir aktuāli, jo tas gaisā virmo daudz kur. Bet sakiet, lūdzu, ja ir šis pirmsvēža, tātad priekšvēža slimība, vai tas nozīmē automātiski, ka būs vēzis? Nē. Pirmsvēzis un priekšvēzis nenozīmē, nav vienlādības zīme vēzis. Ja? No šīm pirmsvēža saslimšanām, ja, tad katrai ir arī dažāds risks vai ir iespēja attīstīties vēzim. Es jau teicu, tad CIN3 tās smagās izmaiņas, tās ir riskantas, ka vēzis tomēr var attīstīties, nevis attīstīsies, bet var attīstīsies. Tās ir divas dažādas lietiņas. Ja? Ir lielāks, un tāpēc tās rekomendē ārstēt. Ja mēs runājam par vieglām izmaiņām, ja, par to CIN1, tad to uzskata tādā vēža ziņā par nebīstam. Ja, tas nav riskants, un tāpēc nav jāuztraucās, nav jābaidās. Tur arī daktars, protams, izstāstīs, ka tā pārsvarā ir novērošana. Ja. CIN2 var uzviesties dažādi, bet pilnīgi noteikti tas uzreiz automātiski nenozīmē vēzis. Un tas ir arī skrīninga mērķis, ja, atklāt to pirmsvēža izmaiņu, ja, un to attiecīgi arī ārstējot, mēs arī pārtraucam to ķēdīt, pārtraucam attīstību tālāk par iespējamu attīstību par dzemdskakla vēzi. Jūs minējāt iepriekš, ka ja vīruss nonāk organismā, tad 80% gadījumu organisms pats šo vīrusu uzveic. Tātad ir tie 20%, kuros tas tomēr nenotiek. Kas ir tie faktori, kas ietekmē, vai organisms uzveiks šo vīrusu, vai tomēr viņš sāks savus posta darbus? Pa lielam tā ir mūsu imunitāte, jo ar visādām dažādām infekcijām mūsu organismā cīnās imunitāte. Un arī cilvēku papilomas vīruss šajā ziņā nav atšķirīgs. Tātad visi faktori, kas bojā mūsu imunitāti. Ļoti liela loma ir smēķēšanai. Jā, smēķēšana novājina imunitāti visā organismā. Jā, mēs nerunājam tikai par elpceļiem, tikai par plaušām, jā, tāpēc arī smēķēšana ir riska faktors ļoti daudzām slimībām. Reti, kur var atrast slimību, kur smēķēšana nav riska faktors, vai ne? Jā, bet, teiksim, tā lielākā daļa ir tieši imunitāte. Jā, un, protams, jo vairāk sievietes smēķē, jo intensīvāk, jo ilgāk, tad šis risks arī pieaug. Un nav arī atšķirības, ko sievietes smēķē, vai tas ir cigaretes, vai tas ir moderna aikos, vai elektroniski, vai vēl kaut ko tagad moderni cilvēki smēķē. Tā kā jebkāda veida smēķēšana ietekmē imunitāti un attiecīgi palielina risku, ka organisms no vīrusa varbūt var neatbrīvoties. Tas ir arī pats vīrusa tips, jo vīrusi ir ļoti daudz un dažādi. Tur šeit vakardien jūs runājat, ka ir vairāk kā 200 tipi, ja, un 15 ir tie, kuriem potenciāls ir izraisīt vēzi, bet tie 15 nav vienādi. Ja? Tie 16. 18. tie ir tie agresīvākie, un tie tad biežāk paliek un rāda izmaiņas, un pārējiem risks ir krietni mazāks. Ja sievietei ir kāda nopietna saslimšana, kas ietekmē imunitāti, tā ir HIV saslimšana, ja? Tās ir sievietes pēc orgānu transplantācijas, kuras lieto medikamentus, kas nomāca imunitātes, un jebkādu citu veidu slimības, kas šo imunitāti ietekmē. Ja? Tā kā šīm sievietēm arī noteikti ir jābūt uzmanīgām. Un tad ir dažādi faktori, kas ietekmē imunitāti tieši makstīdzemdes kakliņā, lokāli dažādas maksas infekcijas, dažādas seksuāli transmisīvas infekcijas. Tās tad arī ir saistīts ar lielāku risku, kā organisms ar vīrusu netiks galā. Paldies. Sakiet, lūdzu, ja piemēram ir jau šis slavenais CIN, tātad, vai ir iespējams, ka viņš pazūd pats no sevis? Jā. Pilnīgi noteikti. Arī trešajā tajā stadijā? Trešā stadija gan, kā jau doktora Plisko teica, ir ar augstāku risku attīstīties audzējam, un trešo stadiju noteikti mēs tomēr pacienti mudinātu ārstēt. Bet CIN1, kas ir šī vieglā stadija, vieglā pakāpe, ja pacienti ir jauna, ja
tas bojājums ir neliels. Ja mēs kolposkopijas laikā redzam viņu pilnīgi visu, tad noteikti mēs novērojam un dodam laiku organismam pašam ar šo te infekciju cilvēku papilomas vīrusu tik galā. Jo vieglai pakāpei šī te atbrīvošanās var būt arī spontāni pacientei pašai. Un te ir atkal jāatgriežas pie jautājuma, kas var veicināt to. Nav jau specifisku lietu, ko var darīt. Ja tā infekcija ir notikusi, un mūsu imunitāte ir tāda, kāda ir, bet vēlreiz jāuzsver smēķēšana. Mēs mudinām pacientus atmest šo smēķēšanu, pārdomāt. Mēs mudinām jūs atmest smēķēšanu, mīļie skatītāji, ja jūs gadījumā smēķēt, lūdzu, metat to pie malas. Jā, pilnīgi noteikti, jo tā ir lieta, ko mēs varam izdarīt. Mēs nevaram atteikties no transplantētas nieras vai atteikties no zāļu specifiskas lietošanas. Bet jā, novērot, sekot līdz, bet tas arī nav, jums ir CIN 1, viss nenāciet vairs pie mums. Mēs aicinām pacientu pēc gada atkārtot uz kolposkopiju, lai pārliecinātos, kas tad notiek. Vai šīs te izmaiņas ir regresējušas, vai viņas turpina progresēt, un pacients netiek atstāts tādā pašplūsmā. Par CIN 2 un CIN 3, kur šis risks ir lielāks attīstīties ļaundabīgai saslimšanai, tur savukārt mēs runājam jau par šo specifiskāku terapiju. Un ko ietver šī terapija parasti? Terapija būtībā ir šo te izmaiņu izņemšana, izgriešana ārā. To sauc par zemes kakla elektroekcīziju. Izklausās varbūt draudīgi. Diezgan vispār, jā. Bet būtībā tā pati procedūra neaizņem daudz laika. Lielākoties viņu var veikt lokālā anestēzija, tāpat kā mēs dodamies pie zobārsta, veicam procedūras lokālā anestēzija. Arī šo procedūru var veikt lokālā anestēzijā. Ļoti retos gadījumos tomēr ir nepieciešama šī intravenozā anestēzija, bet būtībā mēs šos bojāto vietu izgriežam tautas valodā ārā no zemes kakla, bet šis nav gabaliņš, nav audu liels. Ja mēs iedomājamies, ka zemes kakls ir salīdzinoši neliels, arī mēs maksimāli izgriežam minimālo daudzumu, ko vajadzētu, ne vairāk. Respektīvi, jūs visas tās neveselās šūnas tātad izņemat ārā? Jā, ar atkāpi. Ar atkāpi. Labi. Urā, mums ir ienākuši jautājumi no skatītājiem. Paldies, ka jūs esat aktīvi. Es par to ļoti priecājos. Un pirmais jautājums ir, ko darīt, ja priekšvēža slimība atklāta pēc 55 gadu vecuma, vai vakcinācija var palīdzēt šajā gadījumā? Ir jādara viss tieši tas pats, kā būtu jādara 25, 35, 45 un 65 gados. Ir jādodās uz kolposkopiju, tad ir izmaiņas skrīningā, kā jau dr. Rācena teica, izmaiņas skrīningā ir aizdomas, ka tur varētu būt izmaiņas, un tālāk mēs tās apstiprinam kolposkopijā. Ja kolposkopijā izmaiņas ir apstiprinātas atkarībā no tā, kādas tās ir, mēs sekojam sava ginekologa kolposkopijas speciālista rekomendācijām, vai novērojam, vai arī ārstējam. Runājot par vakcināciju tieši kā ārstēšanu, nē. Vakcinācija ir profilaktiska. Uz doto brīdi vakcinācijas ārstējošas nav. Ja? Tā kā vakcīna nepalīdzēs tikt galā organismam ar to vīrusu un ar tām izmaiņām, kas ir. Tātad, ja vīrus jau ir klātesošs un ir jau šī priekšvēža stadija, tad vakcinācija nebūs tik efektīva. Viņa nebūs efektīva tieši uz to vīrusu un uz tām izmaiņām, kas ir dotajā brīdī. Pēc tam, kad mēs pacienti ārstējam, tas kakliņš kļūst nosacīti brīvs, viņš atkal atgriežas savā sākotnējā stadijā, kad ir no infekcijas brīvs. Tad mēs varam apsvērt un izrunāt vakcinācijas iespēju, lai pasargātu no jaunas inficēšanās. Jo tur arī bija vairāk tie vīrusu paveidi. Jā, mēs varam runāt par vakcināciju arī, piemēram, ja sievietei dotajā brīdī ir 16. tips un viņai ir kaut kāds izmaiņas, viņa var vakcinēties ar domu pasargāt sevi, kaut kad nākotnē iespējams arī no citiem tipiem. Tas ir cits jautājums, bet tikt galā no esošām problēmām vakcinācija nepalīdzēs. Tā man tikko ienāca prātā tāds jautājums, varbūt pilnīgi muļķīgs viņš ir, bet vai jūs varat precīzi noteikt, kurš vīrusa tips ir kurai sievietei? Šobrīd jā. Šobrīd jau var.
Un šobrīd arī pacients, kad viņas veic šos skrīningus, tad viņas arī saņem šo atbildi. Protams, atbilžu formas ir dažādas laboratorijās, bet tur ir konkrēti uzskaitīti vīrusi ar cipariem, un pretī ir atrasts, nav atrasts. Tāpēc citreiz pacientes, agrāk tas bija ir vai nav kopēja augsta riska, bet šobrīd pēc konkrētiem tipiem mēs spējam pateikt. Es papildināšu, doktori, tās atbildes ir dažādas un ir atkarīgs no laboratorijas. Ir laboratorijas, kuras sniedz par katru no šiem 15 augsta riska vīrusiem, un ir laboratorijas, kuras viņas tā kā grupē. Jā. Galvenais, kas ir jāsaprot, ir tas 16. 18. Tie vienmēr ir atsevišķi. Jā. Jo tie ir visagresīvākie. Tas ir ļoti svarīgi, ļoti būtiski, vai ir vai nav tieši 16. 18. Un ir laboratorijas, kuras dod par citiem augsta riska atbildi, tā kā kopēju. Ir vai nav, bet tas nenozīmē, ka, ja tur iekaviņās ir uzrakstīti uzreiz 10 tipi, vai 13, ka ir visi. Nē, ir kāds no tiem, varbūt 2, varbūt retu reizu 3, bet tas uzreiz nenozīmē, ka visi. Bet galvenais mums ir atšķirt 16, 18 un vispār to augsta riska cilvēku papilomas vīrusu klātbūtni kā tādu, un tad to laboratorijas mums dod tādu iespēju. Vēl viens papildinošs jautājums. Ja, piemēram, tas ir tas 16. 18. tipa vīrus, tad, piemēram, ja ir jau šī priekšvēža saslimšana, tas var izpausties agresīvāk, ātrāk var noritēt, kad attīstās jau vēzis. Tas ir... tā ātrāk varbūt gluži nē, bet vienkārši ir lielāka iespējamība, ka tas vīrus aizies tālāk radīt izmaiņas, ja, ka viņš šūnā paliks, sākt radīt pirmsvēža izmaiņas un ir iespējami lielāka risku radīt vēzi. Runājot par laika intervālu, tur tā būtu grūtāk spriest, vai tie tur vienam ir 10 un otram 12 gadi, ja tas nav tik varbūt būtiski, bet risks kā tāds, ja, ka 16. vīrusam varētu būt kaut kāds apakšā izmaiņas, tāds ir nevelti, kad ir skrīninga atbilde, ja, un šobrīd pacienti zina, kuras seko savām analīzēm, ja, ka taisa sievietēm, kurām ir cilvēku papilomas vīrusu, ka taisa arī šūnu analīze. Un pie 16. 18. arī šūnu analīze ir normāla, tāpat sieviete aiziet uz kolposkopiju. Tieši tā iemesla dēļ, ka šī analīze viņa nav tik 100% precīza un ir tāpat jāskatās kolposkopā. Jā. Jūs gribat kaut ko piebilst? Es vēlējos vienkārši papildināt, ka tas 16. 18. tips ir kā zaļā biļete uz kolposkopiju. Jo, ja sieviete arī ierauga, kā doktora Plisko teica, ka mēs veicam šīs citoloģijas analīzes neatkarīgi, ka viņas ir labas, 16. un 18. pats par sevi ir kā zaļā biļete uz kolposkopiju. Vai sarkanais karodziņš. Jā, kaut kas. Tad mums ir vēl viens jautājums no skatītājiem. Vakcinējos pret dzemdes kakla vēzi, bet pēc pirmās potes atklāju, ka esmu stāvoklī. Kā rīkoties ar otro vakcīnas devu? Vai man jāgaida līdz bērniņa dzimšanai? Jā, dotās rekomendācijas tomēr rekomendē, ja ir konstatēta grūtniecība šajā vakcinācijas posmā, to vakcīnu atstāt pēc grūtniecības. Tā kā atlikt to vakcīnu. Nav jāuztraucās, ja, ka vakcīna neiedarbosies, nav jāuztraucās, ka tā pirmā vakcīna ir kaut kādā veidā grūtniecība ietekmēs. Ir pētījumi, ka šī vakcīna nekādus negatīvus riskus grūtniecībai neradīja, kāds nejauši savakcinējis, esot sākuma stadijā, nemaz nezinot, ka tur ir bijis grūtniecība, bet tomēr grūtniecības laikā tā aktīvi vakcinēties nerekomendē. Bet tad, pieņemsim, pēc bērniņa piedzimšanas ir jāatsāk no jauna tā vakcinēšana? Nē, viņi turpina. Viņi uzstājas to otru, kas trūkst. No jauna nav jāsāk. Respektīvi, nav tik svarīgi, ka tie 6 mēneši būs ilgāks posms, tad drīkst vakcinēties. Ok. Tā tad tālāk. Par vakcināciju parunājām. Kas ir vēl tāds būtisks, kas būtu jāzina par priekšvēža saslimšanu? Un droši vien tas, ka no viņām nav jābaidās. Jā, mēs runājam par to, ka tas nenozīmē automātiski vēzi, bet ja mēs jau aizskārām vakcināciju, varbūt jūs varat pastāstīt, kāda ir vakcinācijas nozīme tālākās veselības saglabāšanā? Ja ir jau šī priekšvēža saslimšana. Vakcīnu var piedāvāt tām sievietēm, kurām ir veikta šo pirmsvēža izmaiņu ārstēšanu. Jo ir dotajā brīdī pierādījumi, 2021. gadā tika publicēts tāds apkopojums par vairākiem pētījumiem, ka sievietēm, kuras pēc ārstēšanas,
pareizāk sakot, vai pirms ārstēšanas, vai uzreiz pēc ārstēšanas tika vakcinētas, par apmēram 58% samazinās atkārtotas saslimšanas risks, jo tā ārstēšana nav arī 100% varbūt vienmēr ir efektīva. Ir apmēram 1 no 10 sievietēm pēc ārstēšanas ir risks, ka šī saslimšana var atkārtoties. Vai nu, kāpēc tie iemesli, kāpēc viņi var atkārtoties, ir dažādi, varbūt nav izdevies visu veiksmīgi izņemt, tas ir pie ļoti lieliem bojājumiem raksturīgi, vai arī paciente ir dabūjusi pa jaunu šo vīrusu, ja, vai arī tas vīrus sēž kaut kur citās šūnās. Arī makstī, arī ārējos dzimuma orgānos šis vīrus var atrast. Ja? Tā kā vakcīna var palīdzēt. Uz doto brīdi varbūt mums nav tāds 100% pierādījumu, tas vēl nav iekļauts vadlīnijās, ja, ka var veikt šo vakcināciju. Šobrīd notiek arī aktīvi pētījumi Eiropā, vairākās valstīs, vairākos centros tieši ar domu saprast, cik tad tā ir efektīva. Bet es domāju, ka pierādījumi būs ļoti labi, un mēs jau sākam jau kopš 2018. gada, kad pirmie šie tādi nopietni rezultāti parādījās, sākam sievietēm viņām rekomendēt. Un tā ir vēl viena grupa, profesors Žodžik jau arī runāja, kur paplašināt šo valsts apmaksāto vakcinācijas programmu, ja, ka šīs sievietes, tad mēs tā kā, tas ir arī mūsu nākamais mērķis, ja, gan asociācija, gan kolposkopijas biedrībai, paplašinot šo mērķa grupu, iekļaut arī sievietes pēc ārstēšanas. Jo tas viņas varētu pasargāt. Tas viņas varētu pasargāt no jaunas, no atkārtotas saslimšanas. Jā. Kā ir tad, ja tas cilvēku papillomas vīrus jau ir organismā? Viņš ir. ir, bet ko ar vakcināciju? Vai tad vakcinācija joprojām ir efektīva vai ir jau nokavēts viss? Protams, ka vakcinācija visefektīvākā ir uzsākot pirms dzimuma dzīves uzsākšanas, pirms mēs esam bijuši šajā kontaktā, bet noteikti domājot par vakcināciju, nav jādomā, iešu pie doktora, pārbaudīt, ir vai nav vīrus. Ja mums ir šī doma, ja mēs esam pārsnieguši jau šo valsts atmaksāto vecumu posmu, tad jā. Varbūt, kā jau runājām iepriekš no šiem vīrusiem, kas mūsos ir, mēs neatbrīvosimies, bet noteikti mums nav jāveic analīzes pirms vakcinācijas, lai pārbaudītu, vai man gadījumā nav šis vīrus, jādodās vakcinēties. Jā, jo tas arī nekādā veidā neietekmē efektivitāti. Neviens tagad valsts, neviens vadlīnijas nerekomendē noteikti cilvēku papillomas vīrusu esamību. Ja? Sieviete, lielākā daļa sieviešu tajā konkrētajā brīdī nebūs inficētas. Kāda būs inficēta varbūt ar 1, varbūt ar 2, bet vakcīnā šobrīd pēdējā, ko mēs izmantojam vismodernākajā, ir 9 cilvēku papillomas vīrusu tipi, un 7 ir tie, kas atbild, tieši tie visbiežākie. Ja? Tā kā vakcīna pilnīgi noteikti viņai palīdzēs un aizsargās pret tiem, ar kuru sieviete nav inficēta. Un arī tad, kad sieviete, pieņemsim, ja, sieviete šobrīd ir 16. tips, ja, viņu savakcinējās, tad kaut kādā veidā no tā 16. tipa viņas organisms tiks vaļā. Vai nu pats, kas ir visbiežāk notiek, vai nu būs nepieciešama tā ārstēšana. Kaut kādā brīdī tā sieviete visticamāk būs no vīrusu brīva. Tad tajā brīdī, kad viņa ir brīva, viņai aizsardzība arī pret to 16. ko viņa ir savakcinējusi, būs. Tā kā, ja viņa no jauna viņa dabūs, tad tā aizsardzība arī viņai strādās. Skaidrs. Tā kā nākotnē. Tūlīt nē, bet nākotnē. Bet šis, piemēram, ir tāds vīrus, tad, ja sieviete ar viņu saslimst, tad viņa nav vakcinēta. Bet, pieņemsim, organisms uzveic šo vīrusu, un bet viņa vienalga var saslimt atkārtot. Jā. Viņai neizstrādājas imunitāte. Jā. Šis ir ļoti svarīgs aspekts. Šis vīrus ir tāds, kurš spēj apiet mūsu imūno sistēmu, un imūnā sistēma, viņa vaļā tiek, bet viņu neatcerās. Tas nav tā, kā ir ar veibekām. Ja? Cilvēks saslimst, izslimo ar pumpām, pasmērējās ar ziļonku un vairs nekad mūžā nesaslimst. Nē, šeit ir cilvēks var saslimt ar to pašu 16, ko mēs ņemam šodien par piemēru atkal un atkal, līdz kaut kādā brīdī tas organisms no viņa vairs netiks vaļā un sāks radīt izmaiņas. Tātad mēs varam teikt, ka pat, cilvēks ir inficējies ar cilvēku papillomas vīrusu, vienalga ir efektīvi vakcinēties, tāpēc, ka ir dažādi vīrusu veidi, un pat, ja organisms uzveikts šoreiz to vīrusu, ir iespēja šim viltīgajam vīrusam atkal kaut kādā veidā
okupēt organismu. Mūsu tēma ir par priekšvēža slimību, un te jau vairāk kārtīgi izskanēja tie slavenie cini. un tas ir tāds bieds, un gribētos parunāt, jo bieži mēs paši ar Google palīdzību tur visu ko ierakstam un interpretējam, vai tajā brīdī, kad sieviete saņem analīzes, vai viņai vajadzētu pašai interpretēt šīs analīzes, vai tomēr vērsties pie speciālisti. Laikam ieteiktu tomēr vērsties pie speciālista. Ieguglēt var, bet te ir jāskatās, kā sieviete uztver šo te informāciju, jo redz, kā ir. Ja sieviete ieguglēs un izlasīs, ka tā ir priekšvēža saslimšana, labdabīga priekšvēža saslimšana, viņa noteikti ignorēs labdabīgs un priekšvēzis, bet paliks galvā tikai vēzis un būs, ak Dievs, doktor, man ir vēzis. Jo, ja mēs domājam vispār par diagnostiku, tajā brīdī, kad mums ir izmainīta šī citoloģija vai HPV vīrus ir pozitīvs, līdz kolposkopijai tas paiet laiks, mums ir šī biopsija, un arī biopsijā ir CIN2, CIN3 un ir nepieciešama elektroekcīzija, tas nav jādara ne rīt, ne parīt. Mums ir laiks šo procedūru saplānot, un pēc tam seko šī novērošana. Pacientei, kas iet cauri šai priekšvēžā saslimšanās diagnostikai, ārstēšanai, novērošanai, ir jābruņojas noteikti ar pacietību. Un viņi noteikti pie kolposkopijas speciālisti ies vismaz reizes 3 ar CIN1 un ar vismaz reizes 2, 3 ar CIN2, CIN3, ja pēc tam analīzes būs labas. Bet neguglējam, ignorējam vēzi, bet pievēršam uzmanību, ka tās ir labdabīgas priekšvēža saslimšanas. Un visas bāžas izrunājam ar kolposkopijas speciālistu, kas tieši ir tas, kas uztrauc. Vai tas uztrauc, cik ātri tas var progresēt, vai cik bieži tas var progresēt. Jābruņojās ar pacietību. Jūs iepriekš minējāt arī tādu terminu kā novērošana, ka vienā gadījumā, ja pieņemsim, tas ir jau tas CIN3, tad tiek izskatīta terapija, bet CIN1 gadījumā tiek piedāvāta novērošana. Ko tas nozīmē? Kā tas izpaužās? Kā izpaužās šī novērošana? Būtībā pacienta gaida gadu. Pirms kolposkopijas būtu rekomendēts veikt šīs citoloģijas izmeklēšanas jau nākt ar gataviem rezultātiem. Citoloģija ir šis, kad mēs paņemam šūnas virspusējās no dzemdes kakla. Un tad viņi nāk uz kolposkopiju un skatās jau šajā palielinājumā, ir vai nav izmaiņas, jo kad tiek veikta kolposkopija, mēs veicam arī attēlu uzņēmumus, zīmējumu, kur ir šīs te attēli. Mēs varam salīdzināt, kā izskatās šobrīd un kā ir izskatījies pirms gada. Būtībā novērošana, mēs dodam pacientei laiku un satiekamies pēc gada. Bet tās ir jaunām pacientēm ar maziem bojājumiem un tādus, kurus mēs visus varam redzēt kolposkopijas laikā. Jo kāpēc ar jaunām pacientēm varbūt mēs mazliet ielīdīsim nākošajā sarunas tematā, jo šī elektroekcīzija viņa var nākotnē palielināt priekšlaicīgu dzemdību risku. Wow. Un tāpēc varbūt zinot to, kā uzvedās vīruss, zinot pacientas vecumu un viņas vēlmi vēl plānot grūtniecību, mēs cenšamies izvairīties no šīm šīs izgriešanas, samazinot priekšlaicīgu dzemdību risku nākotnē. Bet tas ir pie vieglas pakāpes. Vai ir kādas specifiskas rekomendācijas, ko jūs dodat sievietei šajā novērošanas posmā? Mēs jau smēķēšanu. Jā. Varbūt ir vēl kaut kas specifisks, es nezinu. Būtībā tā ir smēķēšana un paļaušanās uz savu imūno sistēmu. Tā tad tomēr arī veselīgs miegs, svaigs gaiss, tā tad rūpes par sevi. Viennozīmīgi. Jā, tādas specifiskas rekomendācijas nav, izņemot smēķējošām sievietēm. Astmas smēķēšana tā citādi jāturpina savs ierastais, cerams, veselīgais dzīvesveids. Cerams, ka mums visām patiešām ir veselīgs dzīvesveids, vai ir kaut kas, ko jūs gribētu varbūt pateikt, novēlēt sievietēm, kas mūs skatās, arī patiesībā vīriešiem, jo, kā mēs jau šobrīd jau zinām, ka cilvēku papilomas vīrus nešķiro nevienu, tā skaitā vīriešus, un arī vīriešiem viņš ir gan draudīgs mūsu skatītājiem.
Es gribētu novēlēt skatītājiem rūpēties par sevi. Un rūpēties par sevi, rūpēties par saviem tuviniekiem, jā, apskatīties, paskastītē, vai nav atnākusi kārtējā vēstule, vai pajautāt ģimenes ārstam vai ginekologam, varbūt es esmu palaidusi garām šo vēstuli, padomāt, vai jūsu bērni, jā, gan pusauģi, gan arī varbūt. Mēs atrodamies Tirdzniecības centrā Spice, no ar šo mums ir jāsadzīvo, bet tas nekas. Paldies par viesmīlīgajām telpām. Jā, tā tad apskatīties vai, un atcerēties, vai jūs kā vecāki esat piekrituši savu bērnu vakcinācijai. Varbūt bērnam vēl nav 18 gadi pilni, tad nekas nav nokavēts. Varbūt ir vērts apsvērt jau pieaugušo vecumā, tad gan jauniešiem, gan arī cilvēkiem, sievietēm, vīriešiem lielākā vecumā apdomāt šo vakcinācijas iespējamību. Vīriešiem apjautāties savām sievām, kad tu man mīļā esi pēdējo reizi bijusi pie ginekologa, jo tā ir mūsu veselība. Jā, dzemes kakla vējas ir ļoti nopietna saslimšana. Un mums ir valsts nodrošinājusi visu iespējamo, lai šī slimība mūsu valstī vairs nebūtu. Lūdzu, izmantojam šo iespēju. Jā, es noteikti varu tikai pievienoties un pacients mudināt arī, ja nu gadījumā ir konstatēts šis CIN1, CIN2, un CIN3, atcerieties, ka tās ir labdabīgas priekšvēža saslimšanas, atrast brīnišķīgu kontaktu ar savu kolposkopijas speciālistu un uzdot varbūt vismuļķīgākos jautājumus un apbruņoties ar pacietību, jo tas prasa laiku, gan šīs te ārstēšana, novērošana, atkārtotas analīzes, tas būs vismaz gads. Apbruņoties ar pacietību, vislabāk tomēr parūpēties par sevi jau laikus, lai nebūtu jāsaskarās ar šīm nepatīkamajām sekām un rūpēties par sevi. Paldies doktorei Olgai Plisko, paldies doktorei Laurai Rācinai. Mēs turpinām